Čau! Atpakaļ jūsu mājās. Tātad Ziemassvētki ir nosvinēti, Jā. arī mēs esam dabūjuši ko jaunu, Mm. un tālāk ir jaunais gads. Mēs jums pateiksim dažādas padomus, kas mums noteikti noderēs jaunajā gadā un visu gadu garumā, lai padarītu jūsu dzīvi vieglāku. Sākam! Tātad jaunajā gadā jums noteikti būs dzērieni, un viņi paliks ātri silti, jo nav īsti tāda baigā ziema -20, tāpēc mums vajag aptiet apkārt, sametināt saulēt, aptiet apkārt aliņam vai kaut kam tādam, nelaiks leduskapī, tā jūs ātrāk atdzēsiet viņu. Vēl viena lieta - jaunajā gadā jāvalk krekls, un, lai kreklam neizplīst pogas, nosmērējiet pogas ar nagulaku. Tādā veidā tas diegs nenoplīsīs, nenokritīs. To es nezināju. Vēl viena lieta, jūs, lai padarītu balīti skaļāku, jūs varat paņemt savu telefonu, ja jūs tur svinat kaut kur dārzā vai nezinu ārā, un ielikt viņu tolas papīrā, un tā skaņa iznāks, būs stiprāka, būs skaļāka. Vēl viena lieta - nākamgad sola vasaru. Tātad jūs iesiet pludmali, un vienmēr ir tā problēma. Jūs jāiet peldēties, bet neviens negrib palikt pie mantām un sargāt viņas. Tāpēc ieliekat savu telefonu atslēgas naudu kādā sauļošanās krēma pudelītē, tukšā, tīrā, aizverat ciet un atstājiet tur. Neviens to nezags. Vēl, ja jums vajag kaut ko salīmēt, nekad nevar atrast galonē, parasti tā ir. Skočam, ja? Skočam vai kādam, jā, izolanē. Tāpēc uzlieciet to te metāla to klipsīti, tad jūs slēgt zināsiet, kur ir gals. Tikai bišķi čakars ņemt viņu noskatīt, bet, nav jāmeklē gals. Tātad, ja mācāties skolā, tad jums ir ekskursijas, un vajag līdzi paņemt kaut ko dzeramu. Viena laba lieta padoms jums. Šņabi ieliet mutes skalojumā līdzekļa trauciņā. Viņš ir zils, un neviens nedomās viņu dzert tāpatās. Un neviens nesapratīs, kas jums tur līdzi ir. Jā. Runājot par dzērieniem, ja jūs dzerat kaut kādu limonādu vai kaut ko gāzētu ar salmiņu, salmiņš neturās vienkārši iekšā buņģā, tāpēc jums jāpagriež tas tur puļķīts, ar kuru jūs attaisiet vaļā, jāpagriež tā, un salmiņš jāizver cauri viņam, un tad jāpiespiež bišķi pie malas, un tad salmiņš necelsies augšā. Vēl viena lieta - dasmaizes. Ēdot dasmaizes, vienmēr tā stulbi sanāk. Maize ir tik liela, tur īsti neviena šķēle, ne divas šķēles neiet virsū, bet, ja tu gudri sagriezīsi tās desas šādi te, tad tev sanāks visa maize nosakta ar desu. Jūs esat baigi piedušies un piedzeršies no ekskursijas, tāpēc rāvētlēs taisās vaļā. Biksēm. Biksēm, jā. Tāpēc jums vajag pielikt to te gredzentiņu apaļo pie izvērt caur tām rāvētlēm un pielikt viņus pogas, uzkarnāt virs un taisāsiet ciet, un tad neviens neredzēs jūsu veikalu. Vēl viena lieta. Ja tev nākās mizot vai griezt sīpolus, stulbi ir, ja sanāk raudāt. Bet, lai tas nenotiktu, ir jākošļā košļena. Tad tu neraudāsi. Vēl viens padoms, ja jums čībām izkrīt ārā tas vidējais sūds, jūs varat viņu piestiprināt atpakaļ ar maizes to klipsīti. Vēl viena lieta. Ja jums ir auto, tāds mazliet pavecs, kurām priekšējie lukti ir izbalējuši, jūs varat ar zobu pastu un mazu birstīti notīrīt viņus, un viņi atkal būs dzidri un tīri. Izmēģināts, strādā. Bet tas strādā tikai stikla lukturiem, nevis plasmas lukturiem. Jā. Ir kā skola beidzas, bet tāpatās jaunajā gadā būs skola noteikti, tāpēc nopērciet sarkanu un zilu pilspalvu, vienādas firmas un samainiet tintas vietām, tāpēc, kad sarkanot pilspalvu neviens nezags, bet tur būs zilā tinti. Aha. Labi. Ja nu jums patīk gatavot pankūks vai kaut ko tādu, tad, lai atdalītu olas dzeltumu no baltumu, jūs paņemat tukšu pudeli, uzliekat uz olas, kurā ir iesista šķīvī, piespiežat, un jūs iesūksiet olas dzeltenumu. Atdalīts. Ja jums sanāk kaut ko krāsot, iekšā vai ārā, negribat pārāk daudz krāsu uz zemes, jūs varat palikt pāri gumiju tam tā krāsas spainam un noslaucīt otiņu, tā, kad krāsa nav pa daudz, nav arī pa maz. Vēl viena lieta. Ir mandarīnu laiks tagad Ziemassvētkos. Un kā ērti sadalīt mandarīnu? Nogriezat mandarīnam augšu, apakšu un pāri. Atturiet viņu vaļā, un mandarīnu šķēlītes būs pa mizu izklātas. Ļoti ērti var dalīties ar savu mandarīnu. Vēl daži haki par ēdeņu mums visiem ir jāēd. Piemēram, kivī, auglis, pagriezēt viņus pusēm, un nevis čakarēties un roku mizot to mizu, bet paņemiet glāzi un vienkārši gar malu viņu tā. Un tad viņš iekties iekšā glāzē un miziņu paliks jums rokās. Vai labi? Tusiņš, jaunais gads, bet jums nav nazis. Kā sagriezt ruleti? Jūs paņemat zobu diegu, aptinat apkārt un pavelkat. Jums ir šķēle. Jā, ja jūs gribat sev vairāk olas.
Nē, ne sev, bet, ja gribat olas nomazot, tad novērt viņas, un kamēr viņas vēl ir karstas, siltas, nolabiet augšu nost, mazu caurumiņu, apakšā bišķi lielāku caurumiņu, tā kā izskaniet ārā un vienkārši pieredzē klāt un pūtiet, un jūs ola izlidos ārā. Tie bija mūsu padomi jums. Cerams, ka tas palīdzēs nākamajā jaunajā gadā. Priecīgi kazas gadu. Kazas? Kazas. Labi. Čau! Čau.